Sveicināti galvenie Anglijas Premjerlīgas cienītāji, un šodienas tēma būs free hits. Tā kā free hits ir diezgan ietilpīga tēma, tāpēc ķersimies uzreiz vērsim pie ragiem. Tātad, manuprāt, galvenais iemesls, kāpēc jāspēlē free hits, ir tikai 4 spēles kopumā. Parasti katrā sezonā ir vismaz viens game weeks, un vislabākais ir free hitu pieturēt tieši tādiem gadījumiem. Ņemot vērā to, ka spēles nebūs daudz, es teiktu, ka šis free hits būs diezgan šablonveidīgs ar tikai dažiem diferenciāļiem. Tātad šodien es iztirzāšu īsumā savu free hitu, sākot ar vārdsarga pozīciju un beidzot ar uzbrukumu. Visdrīzāk schēma būs ar 3 aizsargiem, ar 4 pussargiem un 3 uzbrucējiem, vai arī 3 uzbrucēju vietā būs 2 un respektīvi 5 pussargi. Vārtos man būs Flekens no Brentfordas, kuram būs spēle par Burnley. Jā, Burnley riskēs, mēģinās iesist golu, bet līdz ar to apdraudēs arī savus vārdus. Tātad aizsardzībā, manuprāt, šablona spēlētāji būs viennozīmīgi Pedro Porro no Tottenhamas, kuram būs spēle pret Fulhamu. Un, manuprāt, arī Dotī. Dotīs pierādīja to, ka viņš vienmēr bīstams uzbrukumā, var iedot kādu piespēli, un ņemot vērā to, ka tikai uz sausām spēlēt cerēt ir diezgan naivi, tāpēc šie mani 2 šablonu spēlētāji. Kā trešo es izvēlēšos Reguilonu. Jā, viņam ir hamstring injury, bet es vēl apsvēru domu nomainīt viņu pret kādu no Nottingham Forestas aizsargiem, vai kādu no Aston Villas aizsargiem. Man simpatizē Aleks Moreno, kurš aktīvi piedalās uzbrukumos, bet pagaidām viņš man ne tikai maiņā. Viduslīnijā galvenie šablonu spēlētāji būs Sons, Madisons un Bowens. Kopumā man liekas, ka no Tottenhamas jāiekļauj visi 3 spēlētāji, jo spēle ir pret relatīvi vājāku Fulhamu. Kapteinis arī visdrīzāk Sons, bet mums vēl būs 2 vietas, kur var izpausties diferenciāļiem. Un šī gadījumā es ieteiktu Gibsu Vaitu no Nottinghamas Foresta, ja viņi spēlēs pat Lutonu. Tur var arī variēt ar Langu vai Hudsonu Doju, bet Gibs Vaits ir stabilākā izvēle. Varbūt vēl ir Langa, bet kopumā tas tik ļoti nemainīs jūsu punktus, ja jūs uzticaties kopumā Nottinghamai. Un kā nākamais diferenciālis ir Kudus no Westhamas, jo man liekas, ka spēlē Aston Villa Westhamā tāda nepopulāra prognoze, ka viņa būs rezultatīva. Viens no iemesliem tāpēc, ka abi ir Eirokausos, abi būs noguruši. Otra lieta, Aston Villai nebūs galvenais, teiksim tā, pussargu balsts Magins, kurš ir uz sarkanās kartītes, un komandām būtu jāspēlē atklāti vai uz pretuzbrukumiem. Kā rezerves variantu varu piedāvāt Barkley, kurš labi sevi pierādīja tieši iepriekšējā spēlē pret Bournemouthu, vienmēr aktīvs uzbrukumā, un ja jums patīk, kā tagad Luton cīnās par izdzīvošanu, es domāju, ka tas ir ļoti labs variants. Daudz apskatnieki arī uzsver, ka Baileys ir laba opcija, bet ja es izvēlētos starp Baileyju un Kudusu, laikam Kudus manā skatījumā ir futbolists, kurš potenciāli var atnest vairāk punktus fantasy līgā. Un uzbrukums, ja tie ir 3 uzbrucēji, viennozīmīgi šablons ir Watkins un Tūnijs, un kā trešais uzbrukums, manā gadījumā tas ir Morris. Jūs varat izvēlēties, sakot no Munisa, no Fulhamas, kaut vai tā ir ļoti riskanta izvēle. Beidzot ar Woodu vai Taivo no Nottinghamas. Izvēles šī pozīcijā ir diezgan plašas, bet es tieši veidojot šo free hit komandu būtu tomēr pieturējies pie šablona un kādiem 3-4 maksimums diferenciāļu spēlētājiem.
Un tagad pie mūsu nedēļas uzvarētāja Ģirds Piltnieks ar komandu Vidržī. Vārtos Areola aizsardzībā nospēlēja Pedro Porro, un kā galvenais spēks, protams, bija viduslīnijā Sons kapteinis. Ļoti laba izvēle, diferenciāla izvēle, kas arī atnesa tev pirmo vietu. Palmers, Garnačo, De Bruyne, ļoti spēcīga viduslīnija. Priekšā attiecīgi tik ļoti nepaveicās, ir Morris, Holands un Tūnijs, bet ar to pietika, lai iegūtu 81 punktus un būtu mūsu līgas priekšgalā. Uz šīs nots mēs mūsu raidījumu pabeigsim un tiksimies ar jums visdrīzāk pēc 2 nedēļām.